Sveicināti, man sauc Jānis Uzlēns, es esmu šausmīgi garlaicīgs profesijas pārstāvs, es esmu jurists. Jūs visi zināt, ka labiem nodomiem ceļš ir bruģēts uz ēli, pareizi? Mēģināšu parādīt, kāpēc tas Latvijā notiek. Pirmām kārtām šādi izskatās Valsts zemes dienesta sniegtā informācija par daudzdzīvokļu namiem Latvijā. Un tās gaiši zilās, dažas sailītes parāda pašvaldības, kuras zina, cik viņu administratīvā teritorijā ir daudzdzīvokļu namu un cik no viņām ir sakopti tādā vai citādā veidā. Kaut gan tā realitāte Latvijā, ko arī visi šodien runā, vismaz tie, kas pieskarās daudzdzīvokļu namiem, ir tāda, ka mums ir šausmīgi daudz celtu māju no 46. līdz 90. gadam, vairāk kā 50%. Vēl pagājušā gadā cirkulēja cipars, ka vismaz 70% ēku ir vajadzīgs remonts. Mēs šausmīgi zinām, ka Eiropas līmenī 40% no enerģijas patērē tieši dzīvojamais fonds. Tad tas ir ļoti nopietni. Un tā rezultātā mums ļoti nopietni, kā Latvijas valstī, pēc 30. gada draudz sods pietiekami liels par emisijas kaut kādu rādītāju nesasniegšanu. Viss ļoti vienkārši. Es vienreiz ar to piemēru teicu, es biju izdomājis citu, bet mēs esam medicīnas akadēmijā pēc vecā nosaukuma. Stāties priekšā, ekonomikas ministrija bija izpētījusi 602. sērijas kādas 18-25 mājas un pateica, ka tādā veidā var uzražot tipveidu projektus, kā šīs mājas atjaunot. Tad man viņai pretītēm ekonomikas ministrijai ir jautājums, ja es uztaisīšu savu mutes dobumu rengenu un visiem izdalīšu jums, jūs savu zobu spēsiet izārstēt? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums, es braucu personīgi ar ļoti labu Mercedesu. Viņš ir 7 gadus vecs. Kāpēc man ir jāiet tehniskā apskatī ar tādu pašu Mercedesu, vēl kāds ir izgājis? Varbūt es vienkārši varu aizbraukt pēc uzlīmes. Saprotiet, tas ir tas, ko ir izdarījusi ekonomikas ministrija. Un viņiem nemaz nav kauns par to. Ir vēl viena lieta, kritika cilvēkiem. Kritika ir baigi vienkārši. Tas ir, kā mēs domājam. Un kāpēc es teicu, ka mums visiem labiem nodomiem ir ceļš bruģēts uz ēli? Tāpēc, ka mēs joprojām neesam iemācījušies saprast, ka tad, kad mēs dzīvojam daudzdzīvokļu namā, mēs esam cilvēki, mēs esam kopā, un mēs tad ļoti plaši diskutējam par kaut kādu kopību, regulējumu un tā tālāk, kas ir ļoti smieklīgi, jo mums tur emisijas sots stāv aizmugurē. Lūk, un Satversmes 105. pants arī ir tāds unikāls pants, kas sevi ietver divas pilnīgi likumsakarīgas lietas. Viens saka, ka nekustamais īpašums, piedodiet, jūs privāti īpašums ir neaizskarama lieta, bet drošība prevalē pāri. Un tad paņemam jebkuru 602. vai jebkuras citas sērijas ēku, kur ir kādreiz 90. gados vienkārši izgāsta kāda nesošā konstrukcija, tāpēc, ka kādam gribējās savienot virtuvi ar toaletu un viesistābu vienlaikus. Un tad atgriežamies pie ekonomikas ministrijas tam 25 mājām. Ja? Mēs vienkārši tralinam naudu un laiku. Un tā problēma ir, ka tie cilvēki arī to negrib saprast. Tā ir tāda liela problēmiņa. Eurostat ir ļoti vienkārši. Viņi saka, ēkas noveco, rekonstrukcija lēna, ir nepietiekama apjoma, un viņiem ir absolūti taisnība, pat ja mēs neieskatāmies ciparos. Pareizi. Un pat ja Liepāja saka, ka viņi ir malači, es teiktu, ka Latvijā vislielākie malači ir Valkas pilsēta, kuri ir absolūti malači Latvijā. Un reku 500 cipars mēnesi apakaļ Altums pateica, ka mums ir nauda 500 ēkām. Tas ir galīgi garām, ko viņi pateica. Ja viņi būtu pateikuši, ka mums ir nauda 15,000 ēku, tad tas būtu bijis ok. Ja? 500 ēkām tas ir nekas. Vēl viena lieta, mans birojs, man kolēģi Zanda arī šeit ir. Mūsu birojs mēs nodarbojamies ar aptaujām. Mēs esam juristu birojs, bet mēs aptaujājam, tad, kad mēs kaut ko darām, ejam publikā, mēs aptaujājam datus, prasam. Visiem Latvijas novadiem palūdzām vienu vienkāršu jautājumu, cik jūsu novadā ir daudzdzīvokļu māju, kas celtas padomju laikos, cik ir atjaunotas un cik tajās dzīvo cilvēki. Ventspils, Varakļāni, Aizkraukli, Daugavpils, Jēkabpils bija vienīgās pašvaldības, kas spējuši šo jautājumu atbildēt. Nākamgad ir pašvaldību vēlēšanas. Es ļoti ceru, ka tie, kas šeit klausās, pārējās pašvaldībās pasūtīs vienmēr tālāk tos, kas startēs vēlēšanās. Jo tā ir absolūta arogance nezināt, kas notiek tavā pašvaldībā. Vai arī bezkaunība neatbildēt, ka tev pajautā.
Ja? Izvēlieties paši, kas tas ir. Ko darīt? Ļoti vienkārši. Pirmais, cilvēkiem ir jāskaidro viņiem pieejamā valodā. Un, ziniet, es par ķengaragu tādai mazai atkāpēji. 23 gadus atpakaļ es biju policists, un es kā reiz strādāju ķengaragā un tvarstīju ļaunos. Un es biju labais. Un, ziniet, kā mēs to darījām? Mēs daudz dzīvokļu mājās sēdējām uz jumtu, monitorējām, kas notiek mūsu atbildības rajonā. Un tad, kad mēs noskaidrojām, kas notiek, tad mēs vienkārši paņēmām rāciju, uzvanījām otriem kolēģiem, kur atbrauc ar bobiku, savāc ļaunos un brauc prom. Lūk, tāds bija mūsu vasaras savļošanās periods ķengaragā. Bet cilvēkiem ir jāskaidro. Jāskaidro, jādod informācija, vienalga, vai tas ir pasts, vai tā ir pastkasta, vai tas ir kaimiņš, vai tā ir biedrība, vai tā ir pašvaldība, vai vienalga, kas tas ir jāskaidro. Vēl kas ir jādara, privatizācija, tā bija piespiedu nekustamā īpašuma īpašumā. Ja? Tas nebija labprātīgi, un neko labu neviens jau gandrīz neiegūja, ja mēs runājam par padomju laiku mājām. Manā skatījumā ir valstī jānāk ar iniciatīvu un jāpasaka par tām 15-20 tūkstošu māju, kas vēl būtu jāatjauno, kur mēs ņemsim naudu. Jo cilvēkiem tās naudas nemaz nav. Ja? Nav tā, ka mēs esam super bagāta valsts, kur visi saka, nu davai, kur tērēsim naudu. Ieejam Rimī vai Maksimā, un mēs redzēsim, ka ļoti daudz cilvēku īstenībā skaita pietiekami mazas naudas summas, lai iepirktos. Lūk, jums atbild numur 1, numur 2. Tas nozīmē, ka tad, ja mēs atrodam to naudu, tad visticamāk mums šī nauda ir jāpiesaista īpašumam, nevis cilvēkam aciņam. Tas, kurš dzīvo tajā īpašumā, tas par to brīdi arī maksā. Pat ja tie 2 eiro par kaut ko. Lūk, vēl viena lieta par nodokļu atlaidēm es neko nerunāšu, bet par Latvijas pārvaldniekiem. Cik viņi Latvijā ir kaut kā 1000 kapekām, ja? Kurš zina kaut ko par viņu atbildību? Precīzi, tieši viņas nav nekapeiks. Ja? Un mēs atveram 907. ministra kabineta noteikumus, kuri tā kā maziem bērniem priekšā uzrakstīts, kas pārvaldniekiem ir jādara. Gadā 1 reizi, 2 reizes, kas ir mājas lieta, tā tālāk, tā joprojām. Kāpēc viņi nav piekārti pie staba par to, ka viņi to nedara? Nē, viņi taču kaut kā tur bisā tiek reģistrēti. Ja? Tāpēc līdz ar to tā problēma ir tāda, ka dēļ pārvaldniekiem mēs netiekam pie pamata informācijas, jo mājas tehniskā apskate, tas ir vizuāla problēma konstatācija. Savukārt, katrai ēkai izpēte, tā ir atbilde uz to, kas lacītim vēderā. Ja? Un tikai tad mēs varam izdarīt secinājumu, cik māju nojaukt, cik māju atjaunot, vai varbūt ir daži stāvu kādai jānojauc un tā tālāk. Ja? Lūk, un laikam tas ir pēdējais, jā, nē. Pārvaldnieks vajag vienkārši audzināt. Ja? Jo tieši no viņiem sākas informācija par to, kādā stāvoklī atrodas katra māja Latvijā. Es runāju par daudz dzīvokļu mājām. Paldies par uzmanību. Būs nākotnē projekts, lai izdodās. Jāni, brīnišķīgi.